Labrīt visiem šajā skaistajā rītā. Un atkal ir kāds runājošais video no manis, joprojām par to pašu tēmu. Atklātība, staigāšana gaismā. Un tā kā neko jaunu es nepateikšu, dancoju vien ap to pašu, jo ir tāda atklāsme par to, ka tas ir ļoti svarīgi, ka tas ir kodols visam un varam caur dažādām pusēm uz to skatīties, bet bez atklātības nekam nav jēgas. Un bez atklātības nekam nav jēgas. Un tā kā atkal neesmu neko sagatavojis, bet vienkārši ir vēlme ar kaut ko padalīties. Un tad jau Dievs lai vada. Bet man nāca tāda doma par to, ka katru rītu mums ir izvēle iet atklātības ceļu vai iet samākslotības ceļu. Vai darīt to, kas ir vajadzīgs, nepieciešams un nāk par labu, vai darīt to, ko es gribu un kas mani sagādā baudu un kas ir par mani. Un kaut kā jau es ar iepriekšējos video dalījos, ka man pašam nāca šī atziņa par to, kur es pats atrodos, kur es pats esmu iestrēdzis, kaut kādos melos, falšumā, liekulībā, un ka negribās tur palikt, gribās tomēr staigāt gaismā. Tad nāk visādas atziņas, ko tas nozīmē staigāt gaismā ikdienā un kā to vispār uzturēt, jo kaut kādas atzīšanās vai lietas, kad mēs esam atklāti, tas jau nav tāds vienreizējs process, kur tu izpildīji ķeksīti un tad tu esi brīvs un atkal var staigāt savus ceļus. Tas ir dzīvesveids visu mūžu garumā. Ka tas nozīmē pie tā arī turēties. Ja reiz tu staigā atklātības ceļu un negribi vairs staigāt liekulībā, tad katru dienu ir jāpieņem lēmums. Jo ir pretestība. Un tā pretestība ir tāda ļoti ierasta un dabīga. Un savukārt staigāt atklātībā nav dabīgi. Es domāju, ka mēs dalamies ar kaut kādām atkarībām vai ar kaut kādām lietām, ar ko mēs cīnāmies. Aiz tā visa ir daudz dziļāka atkarība, ar ko, principā, katrs cilvēks slimo. Un tā ir melošana. Melošana, kas audzē samākslotību un falšu personu, falšu ideju par to, kas es esmu, ko es cenšos projicēt šajā pasaulē un kā es mēģinu atstāt noteiktu iespaidu uz cilvēkiem. Bet tā nav, tas neesmu īstais es. Tas ir falšums. Un tāpēc nav viegli staigāt atklātībā, būt atklātam
un arī atzīt šo atkarību no meliem. No tā, ka es meloju, bieži samāksloju lietas vai izskaistinu lietas, jo neviens jau nezina un neredz. Tā man pašam šķiet. Tad, kad nāk šī atklāsme, ka Dievs ir gaisma, un nekas nav apslēpts viņa priekšā. Jēzus saka, es esmu gaisma, un kas sekos man, tas nestaigās tumsībā. Tad arī Bībele paliek dzīva un īsta un reāla. Tas nav tikai tāds reliģisks stāsts, reliģijas grāmata, bet tā runā par reālām lietām. Un jā, laikam, tā patiesā dziedināšana ir tikai gaismā un atklātībā. Tur nav nekā kopīga meliem, nav nekā kopīga ar gaismu. Un ja es nevaru atzīt melus vai lietas, kuras es slēpju, tad es arī nevaru saņemt dziedināšanu. Lai kāda tā būtu, vai fiziska, vai garīga, vai mentāla. Jo ir iekšēji bloki, kas padara mani smagu, kas padara mani stīvu, mākslīgu, un es esmu kā hameleons. Un tāpēc vienīgā dziedināšana ir atzīt savu nespēku. Un man liekas, tāda lielākā atkarība ir cilvēkam ir šī melošana, ka mēs visi melojam. Un, protams, lai to atzītu, ir vajadzīga atklātība. Un bieži vien melis neatzīs, ka viņš melo, jo tas sabojā visu jēgu tam, kāpēc viņš melo. Tāpēc meli un paštaisnība un lepnība ir akla. Viņa aizklāja acis un vairs nevar redzēt, ka tu melo. Un tāpēc tev ir sava atdalīta kaut kāda realitāte, sava pasaulīte, kurā tu dzīvo un ciet, un esi upuris, un visi citi ir vainīgi, un visa pasaule ir vainīga. Ja būtu tā, ja tur tas darītu tā, ja tas darītu tā, bet vaina ir tevī, vaina ir manī. Nespēja atzīt savu atkarību no meliem arī rada vislielākās ciešanas. Tāpēc, kad pasaule, kā saka, tāpēc, kad tu nevari būt tajā realitātē, kas ir. Tev vajag visu laiku kaut ko pielikt, kaut ko izskaistināt. Tu gribi savu. Tu nevari pieņemt to, kas ir. Un tāpēc arī mēs veidojam bieži vien savu versiju par Dievu un savu versiju par visu. Un es pats arī jūtu, kad katru dienu ir liels vilinājums atgriezties atpakaļ savā pasaulītē, kas man ir mīļa, kas man ir nostalģiska, tuva, kur ir mans komfortiņš un mani stāsti un manas pasakas. Un ir ļoti grūti runāt atklāti. Vieglāk ir uzvilkt šo masku, un tad tu vari tēlot pārliecināto, un tad tu vari nest tādu autoritāti un būt tāds ļoti svarīgs un liels, un kādu to tēlu tu gribi atstāt. Bet tad, kad ir jārunā atklāti, tad viss ķermenis bezmazliet sāk tur trīcēt, un tu sarksti vai visādas lietas parādās, kur tu nejūties komfortabli, tu neesi pieredzis pie tā, tāpēc, kad atklātība nav dabiska. Tas ir kaut kas tāds dīvains. Tāpēc arī cilvēki, kas droši vien
cīnās kaut kādām atkarībām un ka viņi iet uz rehabilitāciju un sāk dalīties ar to atklāti. Tas ir tāds kaut kas ļoti dziedinošs. Jautājums, kurš turpina to darīt. Jo bieži vien tas liekas tāds, nu, tu atdod un viss, un tagad staigā, bet nē, tā jau nav, tāpēc, ka tā mūsu paštaisnība jau katru dienu zogās iekšā, mūsu atkarība no meliem katru dienu zogās iekšā. Un staigāt gaismā nav dabiski, tam ir vajadzīga piepūle, vēlme būt dziedinātam, nebūt vairs upurim. Jo ir forši būt upurim. Ērti ir būt upurim. Ērti ir vainot visus apstākļus un cilvēkus un sistēmu un Dievu. Bet tā kodola slimība, tas cēlonis, tā sakne ir paša melos un nespējā to atzīt. Un tāpēc es ticu, kad atzīšanā ir milzīgs spēks. Tas nav tā atzīsti un tad turpini kā iepriekš. Jo tu esi tā kā bez mazai reku. Dievs, es izdarīju savu, es atdevu savu grēku, es atdevu to, tagad ļauj man iet. Tas nozīmē staigāt gaismā līdz mūža galam. Staigāt atklātībā. Un ļaut Dievam sevi pamazām dziedināt un izģērbt no visa liekā, no visa samākslotā, tāpēc, ka Dievs ir gaisma un viņš nesadzīvos ar meliem, un ja reiz tu saki jā gaismai un jā atklātībai un jā dziedināšanai, tad esi gatavs, ka dienas no dienas parādīsies kāds neglītums vai kas, no kā tev būs jāatvadās, kas tev būs jāatdod. Bet tas man bija ļoti tūs, bet tas man bija ļoti dārgs, tas man patika, nu un tad. Ja tas nevairo gaismu un atklātību, tev tas nav vajadzīgs. Un tāpēc tā ir māksla arī atlaist lietas, no daudz kā atteikties, jo vienkārši tas nav vajadzīgs. Mēs daudz ko lietojam tikai tāpēc, ka mēs varam, tāpēc, ka mums ir pārpilnība un pārbagātība ar visu kaut ko, bet cik daudz, kas mums nav vajadzīgs. Un tāpēc, jā, šādi video man ir kā tāds treniņš, mācīties teikt to, ko es patiesībā domāju, mācīties runāt atklāti, jo ļoti daudz esmu iemācījies runāt lietas, kas izklausās pareizi, kas cilvēkiem patīk, lai izdabātu, lai atstātu iespaidu un tā tālāk. Bet cik gan grūti ir ikdienā būt atklātam. Lai nu kā, tām grūtībām ir milzīga svētība un liela alga, kā iekšējs miers, mīlestība, prieks, patiesas prieks, oriģināls, nevis tas surogāts, ko šī pasaule piedāvā, visādi kompensatori, bet reāls prieks no iekšienes par to, ka tu vienkārši staigā gaismā, ka tu esi vienots ar Dievu, ka tu esi vienots ar visu, kas ir, un ka tev nav jāspēlē spēlītes, tev nevar šantažēt. Ja tu darīsi tā, es atklāšu šito par tevi. Tu pats jau to atklāji, tu pats jau pasaki par sevi lietas. Un ja tu nevari, tad lūdz Dievam vismaz pēc tā, ka Dievs man ir nereāli grūti. Es zinu, ka tas nav labi, ko es daru, vai es zinu, ka šis noslēpums vai šie meli nav labi, bet Dievs dod man spēku, es gribu staigāt gaismā, es gribu atklātībā. Un tad es ticu, ka Dievs dod šo spēku un drosmi. Un lai arī tas neizskatīsies kruti vai stilīgi, bet tas būs īsti patiesi un dziedinoši.
Un tā kā atkal ir viens runājošais video, lai Dievs jūs riktīgi svētī un dod mums visiem drosmi ikdienas, staigāt atklātībā, būt atklātākiem, atzīt savu atkarību no meliem un lūgt tad arī Dievam pēc spējas būt atklātam, radikāli atklātam. Un kā tas izskatās, ko tas nozīmē, kā tas izskatās ikdienā, kas no manis tiek prasīts, un tas viss tad arī pamazām atklājās. Un vēl viena lietiņa, paldies Dievam, ka viņš ir žēlīgs un ka viņš, kā saka, neuzkrauj visu uzreiz, jo es domāju, ir daudz tās lietas, tie noslēpumi un tums vienlaicīgi atklātos, mēs tur nomirtu, vai es nezinu, kas notiktu, bet Dievs ir žēlīgs un viņš ar mums, kā saka, strādā kā ar saviem bērniem un atklāja lietas pa daļai, un es domāju, ka tad arī mēs varam procesā augt šajā atklātībā un būt dziedināti un arī, būt par svētību citiem. Tā kā mācamies, lai Dievs tev svētī.